Lai gan šajā dzīvoklī dzīvo tikai 2 cilvēki, bet viesistabu mums ir jāuztaisa kādiem 11 cilvēkiem. Jānet, kā tu to esi iecerējis realizēt? Nu, vispirms jau šo telpu pilnīgi nepieciešams paplašināt. Un par cik tanī telpā viņi vairs netiek izmantot, tad, lai būtu viena liela, normāla 30 kvadrātmetru. Lai izvēlētos modernu grāmatu skapu jaunajai viesistabai, dodamies pie mēbeļu ražotāja Ripo. Labdien! Labdien! Jums šeit ir daudz dažādu skapju ar bīdāvām durvīm, bet vai es varu dabūt brīvstāvošu skapu viesistabai grāmatām? Jā, protams. Vai jūs zināt, ko jūs vēlaties? Apmēram zinu, bet zīmējumu man vēl nav. Varbūt mēs varam sākt ar materiālu izvēli. Šeit ir visi mūsu pieejamie materiāli, no kuriem mēs jums varam izvēlēties vispiemērotāko. Man ir ozolkoka lamināta grīdas, un man droši vien vajadzēs arī ozolkoka skapi. Kur šeit mums ir iespējami 5 ozolkoku veidi. Šitie man būs pat tumšu. Visticamāk, ka šitais būs labs. Un vēl man vajadzēs stikla atvilknes, un es gribētu kaut ko rakstiņu. Kur šeit mums ir visi iespējamie stikla veidi atvilknēm. Šitādu var redzēt lielākā? Jā, protams. Kur šeit mums durtiņās ir izlikts. Paturēsiet? Jā, protams. Izskatās labi. Bet man tie plaukti ir vajadzīgi biezi, jo viņiem jātur grāmatas svars. Es zinu, ko vajag. Lūk, ir 25 mm lamināta plauktu sistēma, kas jums ir nepieciešama. Un šie plaukti tiešām izturēs grāmatas svaru, man diezgan daudz to grāmatu. Jā, protams. Tas ir ļoti kvalitatīvs vācu lamināts, kas neliecās. Ļoti labi. Par cik jūs vēlējāties arī atvilkni, šeit jūs ļoti labi varat redzēt bez roktura, tā ļoti maz rokturīti, un šeit jau varat visam lielu. Šādi izskatīsies jūsu skapis. Jā, šis ir labs, bet man ir vēl viena lieta. Man ir vajadzīgi puķu plaukti, jo saimniekiem ir ļoti daudz ziedu. Un tā kā tie puķu plaukti stāvēs pie šīs skapja blakus, es gribētu no tāda paša materiāla un tāda paša biezuma. Vai tas būtu iespējams? Jā, varētu, tikai kādi ir izmēri. Šeit man būs skicītes. Labs puķu plaukts izgatavosim kopā ar skapi. Lieliski! Bija liels prieks ar jums sadarboties. Paldies! Uz redzēšanu! Grāmatu skapim viesistabā ir izvēlēta Ripo jaunā moduļu sistēma Legno, kura izveidota ar īpaši augstām prasībām pret produkta kvalitāti. Ir no 25 mm bieza materiāla, kas nodrošina to, lai plaukti neizliektos. Mēbeles konstrukcija ir aprīkota ar speciāliem tāla plauktu savilcējiem. Pateicot plauktu augstumu, iespējams mainīt. Šai mēbelē, par cik tā paredzēta galvenokārt grāmatām, izvēlējāmies seklāko no 3 iespējamiem dziļumiem. Kā galvenais dizaina elements mēbelē ir platās atvilknes. To fasādēm dizaineri izvēlējās matētu bronzas krāsas spogu ar rakstu, kurš izceļas uz koka krāsas korpusa ar spīdumu. Atvilknes ir aprīkotas ar pilnas izbīdes mehānismu, kurš aizverot bremzējas. Veicām diezgan apjomīgu darbu, nojaucot starpsienu un apvienojot 2 istabas, tādējādi izveidojot tik ilgi loloto Rozenfeldu ģimenes viesistabu.
Vietais acis arī vajag, var tur Jā, atstājas vaļā. Vienai jeb abas? Abas divas. Nu jā. Plašums ir baigi liels. Super. Un loks tas ir tas loks, un tas ir tas. Vispār, ne, jūs esat fantastiski. No vēl viena mūsu raidījuma atbalstītāja no firmas Ripo jums ir jaunais lielais grāmatas skapis pie sienas, arī puķu podu plauktiņi, bet vēl arī iespēja iepirkties viņa jaunajā internetu veikalā 50 latu vērtībā. Yes. Tu?